Labdien, labdien visiem! Mani sauc Jolanta Priede, un es jums sagatavoju pāris slaidiņus ar prezentāciju par fibromialģiju. Kā jau daudzi mani zina, jau būs drīz 8 gadi, kā es dzīvoju ar fibromialģiju. Man ir blakus vēl viena diagnoze, bet par to varbūt citu reizīti. Ziniet, kā ir vislabākais, lai mēs saprastu fibromialģiju, ir stāsti no citiem cilvēkiem. Dzīve, kā viņi ar to dzīvo. Es patstāvīgi lieku savus stāstus, savus video. Ir ļoti daudzi cilvēki, kas gadu gadiem man seko, bet šodien mēs mazliet iziesim cauri, lai mēs saprastu, no kura gala sākt. Un tā kā es pati dzīvoju Lielbritānijā un jau 14 gadus, un tiek lēsts, kā apvienotajā karalistē, ir no 1,8 miljoniem līdz 2,9 miljoniem cilvēku ar fibromialģiju. Neskatoties uz to, kur vēl ir citas valstis. Zinu, ka Amerikas Savienotajās valstīs kaut kur 5,8 miljoni, kaut kā tā. Un fibromialģija tieši tāpatās arī sauc par neredzamo slimību, jo arī skatoties uz mani, neviens nekad nevar pateikt to, ka man ir tāda saslimšana, kad es mocos un dzīvoju ar to un atrodu risinājumu, jau veselus 8 gadus. Mums katram ir savi sapņi, mums ir cerības, mums ir visi, kā mēs gribam dzīvot un gribam uzlabot šo veselību, bet, ziniet, ir ļoti grūti saprast to, kā iet, un bieži vien es dzirdu to, ka tie, kuri cīnās, tie, kuri iet, tādiem cilvēkiem atļaujās citi cilvēki, tā kā ar uzbrukumiem iet virsū, kāda tev tur fibromialģija, man ir nežēlīgas sāpes, es tur mājās guļu gultā, es tur dzeru zāles, ko man ārsts ir izrakstījis, tu tur strādā, tu tur ej, tu tur ņemies, tu tur smaidi un tādā garā. Tas ir atkarīgs, ko cilvēks, ir divas pusītes, ko cilvēks ir izvēlējies dzīvē. Vai nu viņš ir izvēlējies ciest, vai nu viņš ir izvēlējies iet pa dzīvi, kaut ko sasniegt, kaut ko darīt, un tāpēc ir tās divas puses. Tai otrai pusē vajadzētu mazliet calm down, mazliet nomierināties un mazliet padomāt par to, ko es varu lietas labā darīt, lai es varētu uzlabot savu situāciju. Ticiet man, ar fibromialģiju vienai medicīnai uzticēties nevar. Visām ķīmijas zālēm, uzticēties šobrīd nevar. Tikai mūsu pašu darbības, dzīves darbības tikai sniegs mums rezultātus un principā arī augļus. Fibromialģija pati par sevi ir hronisks stāvoklis, tāds ilgstošs. Tāda slimība, kas izraisa plaši izplatītas sāpes un jūtīgumu muskuļos un mīkstajos audos pa visu ķermeni. Mēs, fibromialģijas cilvēki, varam būt ļoti dažādi. Kādam varbūt noteiktos punktos, tie var būt kādi 6, kādi 4, 6, 8. Mans stāvoklis bija pietiekami šausmīgs, tāpēc es arī esmu izrakstījuši tos simptomus, ar ko mēs mocamies fibromialģijas cilvēki. Jo tāpēc, kad konkrēti ir jāzina, kāds mums ir stāvoklis, kāda mums ir saslimšana diagnoze, lai mēs tajā varētu iedziļināties un lai mēs varētu saprast, ko mums lietas labā darīt savā dzīvē. Jo tāpēc, kad mums ir jāiet pie ārstiem, mums ir jāatļauj viņiem, lai viņi dara savu darbu, to, ko viņi dara, to, ko viņi var izdarīt. Bet tajā pašā laikā mēs zinām to, ka tad, kad mēs ejam pie kāda speciālista, mēs ejam pie ārsta, viņi mūs redz tikai 5 minūtes. Mēs uzticamies viņam savus simptomus, kas, piemēram, simptomi var būt gan viegli, gan smagi. Un šeit arī jāskatāties pirmais, kas ietekmē, tā centrālā nervu sistēma. Un simptomi, kas mums var būt, tas ir nogurums, arī tāpatās hronisks nogurums, miega problēmas, nevaram gulēt, ceļamies visu laiku augšā. Garstāvokļa problēmas, atmiņas traucējumi, šeit 2 reizes uzrakstīts, hronisks nogurums, migrēniskas galvas sāpes, stress, depresija, trauksme, panikas un lēkmes, temporomandibulārās locītavas traucējumi un kairināta zarnu sindroms. Nejūtīgums vai tirpšana, rokas, kājas, var pilnīgi katru dienu, tirpt un sāpēt. Cistīts vai sāpīgu uriņpūšļa sindroms, problēmas ar koncentrēšanos, skaidru domāšanu, atmiņu, arī tāpat tās sauktas par fibromiglu. Kaut kur esat dzirdējuši, ka man ir fibro vai ir fibromigla, fibrosindroms, fibromialģija, tas ir viens un tas pats. Paaugstināta jūtība pret gaismu. Arī šeit nav pieminēts arī pret cilvēkiem, kad ir lielā, piemēram, telpās kaut kādos eventos mēs gribam braukt, bet mēs reāli nevaram, jo tāpēc, ka tur ir ļoti daudz cilvēki, tur ir gaisma, tur ir troksnis nežēlīgs, Visi sasmaržojušies, tas mums var ietekmēt tos triggerus, un mēs varam visu laiku būt jūtīgi, un mums tādā, mēs it kā labām domām aizbraucam jau uz kādu pasākumu forši, un neapdomājamies to, kāpēc man paliek slikti, bet tas ir tie triggeri saucamie, gaisma, koncentrācija, troksnis, daudz visādīgas smaržas, kurus mēs izjūtam, un mēs nevaram panest, arī tāpat tās temperatūra, augsts, karsts.
Tāpat ir arī gremošanas problēmas, vēdera uzpūšanās, aizcietējumi. Protams, šie visi citi simptomi, viņi arī ir daudzām citām gan diagnozēm, gan pazīmes uz parazītiem un tā tālāk un tā tālāk. Arī tāpatās, tā kā man ir blakus vēl TLG leukēmija, reta vēža diagnoze, tad es teikšu to, ka man ir arī vēl daudz citi simptomi. Bet tā pašā gadījumā vislielākie, man bija ļoti, ļoti smags stāvoklis. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas gulēs gultā un taisīs fotogrāfijas un tagad liks Facebookā un teiks, klausieties, man ir tik smagi, kas man tagad pažēlos. Nē, man īstenībā tajā periodā, tikai Dievs ir mans liecinieks, un ar fibromialģiju esmu vienmēr runājis par savām situācijām un kā es eju pie ārstiem un kas notiekās un ko man tur laiž un ko nelaiž un kas ir bijis. Es savu laiku arī biju uz ķīmijterapiju, bet atkal jāsaka ne jau no fibromialģijas, bet gan no otras diagnozes manas TLG leukēmijas. Šeit mēs parunāsim mazliet, kas tad varētu izraisīt to fibromialģiju. Principā fiziski vai emocionāli notikumi. Reizēm fibromialģija var izraisīt kāds saspringts dzīves notikums, piemēram, tad, kad mēs patstāvīgi, citreiz mēs dzīvojam, bet ģimenes dzīve, mums liela ģimene, mums ir bērni, un mēs tā kā dzīve iet, tā kā viss tāda kā rutīna, bet tai pašā laikā mums pēkšņi sākās simptomi, dažādas problēmas, un mēs nemaz nepamanījām, kad tomēr ir izveidojušās sarežģītas attiecības, un mēs ejam tajā situācijā, vai arī, piemēram, kādu zaudējumu mīļoto cilvēku, brālis, māsa, tētis, mamma, vecāmamma un tā tālāk. Traumas, vīrusu infekcijas, autoavārija, piemēram, pēc autoavārijas, visa nervu sistēma vienkārši ir sagrauta. Dzemdības var būt dažādas sievietēm, un tās var būt ļoti, ļoti, ļoti smagas, kur pēc tam emocionālais stāvoklis viss ir sabrucis, un līdz ar to mēs ieejam tajā stāvoklī. Un ļoti, ziniet kā, neredzami, nepamanāmi. Tāpat tās pēc operācijām. Ir vieglākas operācijas, ir smagākas operācijas, ir cilvēkiem ļoti daudz operāciju, un nervu sistēma vienkārši tik daudz sagrauta, ka nespēja to vienkārši organisms panest, un viss tas stāvoklis vienkārši izraisa šo fibromialģiju pēc kaut kāda posma, attiecību izjukšana. Un tad arī šajā fibromialģijas sindromā var ļoti vienkārši ieiet, un tad sākās sāpes, aiz sāpēm vēl lielāks stress un vēl lielāks viss tās pazīmes. Un tā kā arī šeit ir pieminēts, ja mēs ieejam vai nu fiziskajā stresā vai ilgstošā, emocionālā, psiholoģiskā stresā, kur jau ir vajadzīga jau liela palīdzība. Ķīmiskā nelīdzsvarotība. Pēc pētnieku domām cilvēkiem ar fibromialģiju smadzenēs ir neparasti zems serotonīna hormonu līmenis. Tas ir tas pirmais, kāpēc es izceļot šo pirmo serotonīna līmeni, jo tāpēc, ka ar to ir arī jāsāk. Cik es visur, kur apkārt googlēju, skatījos, ņēmos, arī ejot pie ārsta, klausījos, liku kopā savu puzli, serotonīns, tas ir pirmais, ar ko ir jāsāk. Jo zem šo hormonu līmenis var būt tiešām galvenais fibromialģijas cēlonis, jo tieši serotonīns, viņš ļoti, ļoti regulē ne tikai garstāvokli, apetīti, miegu, bet arī tieši tāpatās, kāpēc mēs pieņemamies svarā un mēs nevaram nomest lieko svaru. Serotonīns. Redziet bildītē, cik daudz, cilvēks ir vienkārši sagrauts, es domāju, ka jūs varbūt tādas arī bildes esat redzējuši, un šeit es teiktu to, ka šeit praktiski ir tā, ka jūs citreiz varat pamosties naktī no tā, kad jūs izjūtat sāpes jau. Šeit pirmais ir jāsaprot, no kura gala sākt, un tad, kad jūs mazliet savu emocionālo stāvokli mazliet uzlabosiet, tad arī jūs varēsiet veikt jogas, iet uz adatu terapijām, iet uz sarunu terapijām, iet uz kādām kapsulām, iet uz masāžām, iet uz pilātēm, kaut ko pamazām sākt darīt. Bet, vai arī tāpat ļoti labi ir peldes, baseini un tā tālāk. Galvenais ir, lai jūs tagad pēkšņi, ja jūs izvēlaties iet uz baseinu, tā ir publiska vieta. Ja jūs esat ļoti kritiskā stāvoklī, jūs varat, īstenībā ar jums var šis tas notikties, jo tāpēc, ka tur ir tomēr daudz cilvēku, tur ir publika, tur ir skaņas, tur ir kliedzieni, un varbūt kādi bērni vēl ir. Tas jums atkal var izraisīt emocionālo sabrukumu, tos triggerus, kas jums izstrādās atkal tos sāpju signālus. Tāpēc ir ļoti svarīgi sākumā pa priekšu, sākt palielināt to serotonīnu līmeni un pēc tam kaut ko darīt. Nevis ķerties klāt. Es saprotu, ir ļoti daudz cilvēki, kas varētu teikt, ka viņiem ir ļoti, ļoti, ļoti tāda minimāla situācija, kur ir daži punkti sāp, kaut kādas sāpes, viņi pieraduši pie tām sāpēm, Un viņi var ņemt un iet, piemēram, sākt tur meditēt, sākt jaukt darīt. Šeit mēs runājam drusku par nopietnākiem stāvokļiem, nopietnākām situācijām, kad mēs esam galīgi sabrukuši, kad mēs izvēlamies ķīmiskos medikamentus, kad mēs ir ļoti daudz fibromialģija grupas, kur cilvēki reāli, viņi guļ gultā, viņiem ir 10 buņčiņas
ar ķīmiskajām zālēm, no kurām viņi vēl daudz saņem blakus parādības, blakus efektus, to saucamo side efektus, un līdz ar to viņi netiek vispār, viņiem ir šie visi simptomi, plus viņi vēl saņem side efektus no attiecīgajām zālēm, kuras varbūt viņi pat nepanes, bet viņi pat nejūt visā tajā savā situācijā, un līdz ar to tā arī viņi dzīvo. Saņem savas kapeikas benefitus, un tā viņi arī mocās. Benefitus mēs varam saņemt, tas ir, piemēram, Anglijā, tas ir ļoti, ļoti aktuāli, kad mēs saņemam benefitu kā palīdzību, un tā pašā laikā mēs arī varam strādāt. Tā palīdzība tiek sniegta uz pamata, kad jūs varat izmantot, piemēram, masāžām, kaut kādiem līdzekļiem sevis attīstībai, lai jūs varētu ņemt, celties uz augšu, strādāt ar sevi. Es neesmu nekādas benefitus nokārtojusi, mana dzīve pavisam savādāk ir ievērsusies, un man ir izveidojušies uz visas bāzes, man ir 3 skaistas nodarbes, un es teikšu, ka man ir savi personīgie biznesi, tāpēc es esmu ļoti, ļoti pateicīga Dievam par visu to, ko man ir dzīvē devis, un pateicīga liktenim varbūt par šīm visām mācībām, par šīm visām zināšanām, kas mani tā kā stumi izzināt šo visu, un tāpēc arī gribās nodot arī jums. Kā mēs zinām, tieši tāpat tās arī ārsti to saka, un tieši tāpat tās arī internetā rakstīts, fibromialģiju nevar izārstēt. Es biju savu laiku uz fibromialģijas supportu tādu supporta grupiņā, un līdz ar to mums bija gan teorija, stāstīja par to, kādas zāles tiek dzertas, kas notiek ar organismu un tādā garā, un pēc tam mums bija tas praktiskais, 2 telpas ar trenažieriem, mēs tur dažādas vingrojumus veicām. Protams, skats bija briesmīgs tajā brīdī, kad sāka pieauguši vīrieši raudāt balsī, un kad viņi teica, ka viņi negrib vairs dzīvot, un ka viņiem ir viss apnicis, un šis stāvoklis, tad, kad mēs viņu redzam, kā cilvēki mocās, ir šausmīgs. Viņš ir nenormāls. To nevar vārdos izteikt, to var tikai redzēt, un protams, es nevienam nenovēlu to redzēt un to izjust, un šo visu, kā saka, nenovēlu nevienam šo fibromialģiju, bet ir jāsaprot tas, ka fibromialģijas stresa cēlonis ir nervu sistēma. Pašiem ir jāizglītojas. Metodas ir ļoti, ļoti daudz. Simptomus mēs varam sākt mazināt. Jebkuram ir izvēle, mīļie. Es veicu savus pierakstus, savas analīzes, saliku savu puzli kopā un sāku ar pašu galveno, kā es teicu, nervu sistēmu. Pa priekšu ceļam serotonīnu. Līdz šitam arī es nekad mūžā nezināju, ka tāds augsts krūms, kura dzimtene ir Rietuma Āfrika, un tās sēklas satur ķīmisku vielu, ko sauc par 5-hidroksitrofāns, 5-HTP. Serotonīns ir laimes molekula, mīļie. Īstenībā ne tikai fibromialģija, bet ir ļoti daudz dažādas, arī tāpat tās multiplā skleroze, un vēl dažas diagnozes, kur serotonīns ir galvenais, ar ko mums ir jāsāk. Nevajag ķert visu pēc kārtas. Vajag sākt pa maziņam, jo tāpēc, ka tieši tāpat tās tā kā visur vienmēr miljonāri arī saka, sākt ar maziem solīšiem. Tieši tāpat tās tā kā biznesā ir, tieši tāpat tās tā kā slavenajā MLM sākt ar maziem solīšiem, iet uz augšu, jūs sasniegsiet mērķi. Tieši tāpat tās arī šeit ir. Sākat ar maziem solīšiem. Neķerat visu pēc kārtas, jo jūsu organisms jau tā jau ir šokā. Viņš jau ir iedzīvojis šoka stāvoklī. Nedodiet viņiem vēl lielāku šoku. Sākat ar mazumiņu. Un pirmais pēc maniem visām analīzēm ir 5-HTP serotonīnu pacelšana. Grifonija. Es domāju, ka 5-HTP daudz zina. Daudzas uzturbagātinātāju kompānijas tieši arī atzīmē savus uzturbagātinātājus ar 5-HTP, bet, protams, mēs jau saprotam uzturbagātinātāju kompānijas, ka viņi daudz neko uz tās bunčiņas nevar rakstīt. Tad lielāko daļu, kas ir rakstīts, ka uzlabo miegu, uzlabo stresa situāciju, bet pats tā visa iekšiena īstenībā, cik tā grifonija ir mega zelta produkcijā, ir īstenībā tajā iekšā, tad, kad mēs sākam analizēt, kas tad viņa tāda ir. Smadzenes ir ļoti sarežģīts mehānisms, un tieši tas serotonīns padara visu vienkāršāku, bet arī ir jāizstrādā. Ja mēs esam gadiem dzīvojuši tajā stresā, mēs neesam pamanījuši, mēs domājam, labi, kuram tad tagad stress nav, un līdz ar to mēs šitā te dzīvojam, es arī tā dzīvoju, strādāju, un vienu dienu vienkārši visam tika pielikts punkts, tur no augšas vienkārši man pielika punktu un visu, un pateica, viss pietiek. Es esmu atzīmējusi, kad vēl ir bildītē, kad, protams, ir vēl pie fibromialģijas ir ļoti svarīgi uzturēt tur vitamīnu D, magnēziju, cinku, B vitamīns, selēns, konzīms Q10. Mēs par tiem vēl parunāsim. Šeit nav atzīmēts vēl mega liels paliks kurkumīns un vēl daži uzturbagātinātāji. Komentējiet, ja jums šī tēma ir aktuāli vēl no visām pusēm, jo mēs esam tik dažādi. Un arī ārsti, kad saka, tad viņi arī saka, ka katrs fibromialģijas cilvēks ar savu stāstu, ar saviem simptomiem, ar saviem
pārdzīvojumiem ar savu dzīvi tā kā viņš dzīvo. Un citreiz ir tā, ka mums nav tie labākie dzīves noteikumi, ja nav tik daudz naudas, lai mēs varētu tur iet uz kaut kādām terapijām pie psihologa, uz masāžām, uz kaut kādiem, tagad arī ir visādīgi aparāti un visādīgas kapsulas un kas tik tagad nav, lai mēs tā kā mazinātu tās sāpes, bet tas jau nav tas 100% rezultāts. Saprotiet? Ja mēs sākam staigāt, piemēram, uz masāžām, arī tieši tāpat internetā rakstīts, 100% tas nevar palīdzēt. Jā, tas var uzlabot mūsu situāciju, jā, bet tas nekādā gadījumā mūs nevar izārstēt. Vislabākais komplekts, jā, ir, ja jūs, piemēram, vēlaties manu ceļu, to, ko es eju, droši nākt, pievienoties augšā arī visi ir kontakti, tad mans ceļš jāsākam ar ūdeni. Par to es esmu ļoti daudz teikusi, par to, kad ir jāsāk ar ūdeni, un mans produkts ir korālmaini. Korāļutams ir ūdens ļoti svarīgs, un mans ūdens ir korālmaini korāļu kalcijs. Man korāļu kalcijs nodrošina manu ūdeni ar vitamīniem, minerāliem, mikroelementiem, sārmina to od tam pareizu pH līmeni, un es visu šos gadus, jā, es lietoju korālmaini un grifoniju, jā, tie ir man patstāvīgie produkti. Man 5-HTP izmanto alternatīvajā tradicionālajiem antidepresantiem, jā, tradicionālajā medicīnā, bet tur ir pietiekami niecīga deva, līdz ar to tie ir ķīmiskie antidepresanti un tiem ir arī savi side efekti. Jums tā kā māc šo ceļu, lai jūs tomēr izvēlētos dabīgo ceļu, jo tāpēc, ka dabīgais ceļš, tas jums nesīs ilgnoturīgus rezultātus un tādā veidā jūs skaisti izstrādāsiet to serotonīnu. Protams, ir mega daudz visa, kā ir jādara. Ja jums ir televizors, noteikti nekādā ziņā nekādas ziņas neskatīties. Neskatīties kaut kādas debates, kur cilvēki strīdās. Neskatīties filmas, kas jums izdara emocijas. Vairāk skatāties varbūt komēdijas. Ja jums nav smieklīga komēdija ar laiku, ja, dzerot arī grifoniju, dzerot ūdeni, jums serotonīns izstrādāsiet ar laiku, jūs jau sāksiet par to komēdiju smieties. Man arī tieši tāpat tās bija, bet es izslēdzu visu negatīvo, ko es agrāk skatījos, un skatījos, vai nu tās bija afirmācijas, jā, ko es arī jums varu ieteikt, ļoti labi strādā. Afirmācijas atkal es jums konkrēti nevaru ieteikt, afirmācijas neviens jums nevar ieteikt. Kāpēc? Fibromialģijas cilvēkiem ļoti jūtīgs ir tas, tā visa smadzeņu darbība, nervu sistēmā, visu, ko tu dzirdi, balss, tembrs, tieši paaugstināti toņi un tieši kā cilvēks pasniedz to. Ne visi video ir mums pieņemami. Man bija ļoti grūti atrast. Latviešu valodā es neko neatradu, jo, jā, balss tembrs nesagāja kopā ar manām smadzenēm, un es meklēju krievu valodā. Krievu valodā, jā, es atradu vienu sievieti, un īstenībā es arī viņu klausos, un man pieņem, mans organisms pieņem, mans smadzenes pieņem, un tas ir pats galvenais. Un viss ir svarīgs, uz ko mēs koncentrējamies. Ja mēs ieņemsim šo pozīciju, kurā mēs esam un koncentrēsimies uz negatīvo, tad mēs arī tur paliksim, jā, tur, kur mēs esam. Viss ir atkarīgs, ko jūs no šīs dzīves gribat. Ja jūs gribat iet uz priekšu, kaut ko sasniegt, kaut ko atstāt aiz sevis, jo mēs visi kā viens staigājam par ļoti trauslu diedziņu. Pat cilvēki tie, kuri nav saskārušies ar nekādām veselības problēmām, katrs mēs staigājam, jo mēs neviens nezinām, kas notiksies rītā. Naudas laimes hormons, viņš mums neizstrādājas. Mums viņš nevar izstrādāties, jo tāpēc, ka mēs vienā negatīvā dzīvojam. Mēs esam tajā negatīvismā, ko cilvēki pienes mums to, ko mēs dzirdam. Mums ir mazliet visi jāpamaina. Mums ir jānosēžās un jāpamaina visi, jā, ja mums ir, piemēram, draugi, kas mums nāk un visu laiku klečas pienes, jā, visu laiku klausies, tur tā ir tāda un tāda, jā, atkal kāds tur kaut ko aktīvs iedomājas šitā, izdarīs šitā, un kā viņa vispār var. Ja jūs tajā visā vārīsieties, jūs nekad neuzlabosiet veselību. Jums ir jānomaina viss. Jums ir vairāk, varbūt ir vispār jāiet, ir vairāk staigāties, jo pastaigas palīdzīt visā. Galvenais ir sākt. Piedāvāju saviem gan klientiem, gan parastiem cilvēkiem, kuriem interesē vispār šī saslimšana, jā, šis stāvoklis un mana pieredze, jā, tad, kad mēs apmainamies pieredzē, jā, tad arī, protams, es mācos ļoti esmu pateicīgi visiem cilvēkiem, jā, kas arī tāpatās tiek stāst par savu stāvokli, līdz ar to es vēl varu kaut ko sevī pamainīt un kaut ko pamazām kaut ko darīt. Mans ceļš ir ar vienu kompāniju saistīts, ir Coral Club. Un viss sākās ar ūdeni, jā, ko es arī jums pat ieteiktu, jā, kad tieši korālmaini ir ļoti mega tāds, es nezinu, tāds arī tāpat tās palīgse, un ja jūs ņemat korālmaini un grifoniju, tas būtu pats labākais sākums. Ja ir ļoti smags stāvoklis, ņemiet 2 buņģiņas uz mēnesi vai 3 vai 4, cik jums nepieciešams. Jūs man uzrakstat, vai jums tas ir aktuāli, rakstiet man arī privāti. Ja, ja jūs vēlaties, lai es runāju vairāk par fibromialģiju, tad es nākamajā video ar slaidu es jums izstāstīšu par to,
Kādos veidos tad dzert šo grifoniju? Pie visām panikas lēkmēm, jā, pie visām situācijām, lai mēs nenokļūstam, lai mums nav jābrauc uz slimnīcu, lai mums nav jābūt tajā situācijā, ka mums visa diena pazaudēta. Grifonija ir tas produkts, kas, ja jūs viņu patstāvīgi dzersiet, viņš pamazām izstrādāsies, strādās nervu gali, strādās, vairs nebūs tik tie impulsi vairs nebūs tik spēcīgi, vairs tās sāpes netiks nodotas tālāk uz attiecīgiem citiem punktiem tik strauji un nebūs tik aktīvas. Ja? Tas ir ilgtermiņā jums jāsaprot. Ja es biju uz gultas, es biju no tiem cilvēkiem, kas sākumā, jā, man noteica diagnozi 2017. gadā. Koraļu klubu es iepazinu tikai 2018. gadā. To veselu gadu, kāpēc es meklēju uzturu bagātinātājus, jo tāpēc, ka man paši ārsti to ieteica. Paši medmāsas man to ieteica klusu, jo tāpēc, ka nedrīkst, slimnīcā nedrīkst par to runāt. Tas ir aizliegta tēma. Citi pat vispār negriba, kad vispār es kaut ko pieminu, ja, ka es dzeru. Mans asinsārsts tam bija, tas man deva zaļo gaismu, viņš teica, Jolanta, dari visu. Jo viņš redzēja, kā es nokāpu no ķīmiskajiem antidepresantiem, un viņš redzēja, kādā situācijā biju, un viņš pats zināja, kas tas tāds ir, ko es lietoju. Jā. Mēs komplektīņš Korāla mainu un grifoniju. Grifonijas nevajag baidīties. Viņiem jums nebūs pa daudz, tāpēc, ka ja jums šis stāvoklis, ja, kur mums bija šie simptomi, ja jums ir šie visi simptomi, ja jūs esat šajā stāvoklī, ka jūs nezināt reāli, ko darīt, tad uz grifoniju skatāties mazliet drusku savādāk. Viņš ir dabīgs produkts, dabīgais. Antidepresants, dabīgs. Tas jau nav tik vienkārši, kā citreiz kāds padomā, ja? Vajag pozitīvi domāt, vajag meditēt. Kā tu vari cilvēks meditēt, fibromialģijas pacients cilvēks, ja? Kā viņš var meditēt, kad viņam jau ir šis stāvoklis tik traģisks, ka viņam galvā ir bardaks, ka viņš jau dzird skaņas, ka viņš nevar fokusēties, nevar koncentrēties, ka viņam viss kaitina. Viņam kaitina, ka viņam pat atnāk bērns blakus, ja viņam runā vai raud vai kaķis noņaudās, ja? Viņam viss kaitina, pilnīgi viss. Par meditāciju neiet runa, jo tāpēc, ka cilvēks, tad, kad viņš sāks meditēt, viņš vairāk var ieiet tajā visā depresijā, kad var cilvēks gulēt un skatīties vienā punktā. Ja godīgi, senos laikos, jaunības laikos, es tādā situācijā biju. Tā nav patīkama situācija, un nevienam to nenovēlu. Mans uzdevums ar šiem gadiem, cik es esmu cilvēkus sastapusi ar fibromialģiju, un cik mums ir bijušas vārdu pārmaiņas un runas, un cik daudz cilvēku saka, Jolanta, paldies, ka tu par to runā, jā, tad mums ir katram sava pieredze. Tiešām katram sava dzīve. Kāds varbūt tur pēc tam ir kaut kāds fitnesa treneris, kāds tur ir uztura speciālists, kāds tur vispār varbūt, nezinu, sāka vadīt lidmašīnu vai autobusu vai... Dievs vien zina, kādi cilvēkam ir tie dzīves mērķi. Ja? Mana dzīve ir iegrozījusies tā, kā viņa ir iegrozījusies. 18. gadā iepazinos šiem produktiem, sākās ar Korāla maini, ja? Tur grifonija, lecitīns un tā tālāk. Ja? Un skatāties, pēc pusgada es sev piecēlu no gultas. Pēc gada, 2019. gadā mēs atvērām sushi takeaway. Jā, sushi biznesiņu, jo sushi nāk jau man no Latvijas no 2005. gada līdzi, un man vienmēr patika viņus taisīt, un domāju, kāpēc ne, jo tāpēc, ka mēs bijām ļoti trakā situācijā, kad mums naudas reāli nebija. Un tad nevarēja domāt par to, kad staigāt uz masāžām, staigāt uz terapijām, staigāt pie psihologa, staigāt tur, jo visur vajadzēja naudu. Un tajā laikā man nebija tā, ka tur hops, un man tagad visu iedos, jā, no medicīnas puses, jā, bija tāpat tās ļoti ilgi jāgaida un jāguļ slimnīcās, un jādzer tās trakās ķīmiskās zāles, es biju tajā situācijā, kad pat nezināju vispār, kas ar mani notiek, jo man bija viss. Man neviena diena nebija tāda, ka es varētu ņemt un tiešām teikt, ka es esmu laimīga. Es pat ienīdu, ja, kad es vispār dzīvoju, un es reāli negribēju dzīvot, es pat ārstiem to teicu. Un tādās, jo tāpēc, ka es esmu cilvēks, ka patīk dzīvot, un tas tāds mirkļa uzliesmojums varbūt izjūtiet sevi. Varbūt arī jums mājās, jūsu ģimene nesapratīs, kādā stāvoklī jūs esat, bet jums ir, kas jādara, jums ir jāstāsta. Jūs nevarat, šis stāvoklis, fibromialģijas stāvoklis, nav kaut kādas iesnas vai klepus, kas jums ātri beigsies. Tas ir stāvoklis uz dzīvi. Un viss ir atkarīgs, kā jūs turpmāk, ko jūs turpmāk darīsiet, lai uzlabotu savu situāciju. Mēs varam tik mega uzlabot situāciju. Protams, mēs varam būt pašlaimīgākie cilvēki un pēkšņi, ja mums atkal kaut kāds sabrukums, ja, un mums ar visu atkal mēs varam būt tādā pašā stāvoklī. Ja, tas pie fibromialģijas ir ļoti reāli. Man, piemēram, ja, arī viss sākās ar traumām. Dzīves traumām. Ar visu smago darbu, ar stresu, ja, traumas, stress. Un nepamanot, ja, kā es iegāju šajā situācijā. Jo tāpat visas tās ģimenes nāvis, kas manā dzīvē ir bijušas, viņas man visas ar tēti, vecomāmu, ar abiem brāļiem, man nesa mega triecienu. Un es vēl šobrīd nevaru atlaist.
Es nevaru. Tā kā es zinu to, ka es jums stāstu par to, ka jums jāpieņem fibromialģija, un tieši tajā pašā laikā arī ir situācija, ka jums ir jāatlaiž. Jā? Mūsu mīļie ir ar mums. Bet mēs tur neko nevaram ietekmēt, mēs tur neko nevaram darīt. Bet mums ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram pieļaut to, ka mēs tagad atradīsimies tajā gultā kā lupatas, ja, un kāds mūs apkops. Ja, nepieļaujiet. Dzīve ir tiešām ļoti skaista, mēs varam daudz ko izdarīt, mēs varam daudz ko panākt, mēs varam daudz ko realizēt, savus sapņus un veidot savus biznesus, savas nodarbes, savus hobijus un dariet to, ko jūs reāli vēlaties. Es vienmēr esmu gribējusi savu vienīgo tādu MLM kompāniju. Man patīk MLM. 18. gadā, kad šitā visa situācija, un 18. gadā, kad ienācu Koraļu klubā, tad es sapratu to, cik tieši Koraļu klubs ir kāda viņam tā vīzija ir. Jo tāpēc, ka nekad visas kompānijas, kurām bija kaut kādi uzturu bagātinātāji, tajā laikā neviens nerunāja par ūdeni. Tas bija nežēlīgs mīnus. Neviens. Visi kaut ko piedāvā, visādīgas piļuļkas jādzer, viss kaut kas ir jādzer, vitamīni ir vajadzīgi, viss tas ir saprotams. Ir vajadzīgi, bet neviens nestāsta to, ka tev jāsāk ar ūdeni. Un tad, kad es Koraļu klubā izdzirdēju pirmo, kad ir jāsāk ar ūdeni, jā, tad man atvērās tieši smadzenēs tur smadzeņu šūnas sāka aktivizēties, jā, un tas bija tas pirmais, kas man iepatikās to, ka šī kompānija māca, ka pirmais ir jāpadzirda organisms, un tad viss tikai pārējais iet. Bez ūdens mēs neesam nekas. Un tāpēc arī šeit paliku, un tāpēc sapratu to, ka man, Jolantai Priedei, šī kompānija būs pati vērtīgākā, jo tāpēc, kad man patīk patiesība. Jā, man patīk patiesība. Un līdz ar to, ja es strādāju ar kādu kompāniju, ja es prezentēju produktu, ja es pati lietoju viņu, jā, man patīk, ka tas ir viss pareizi. Un man patīk šeit arī tas, kad ir tās, mēs vēl runāsim arī par to, kas ir ieteicams, jā, man patīk tā paku sistēma, jā, kad arī ir vajadzīgs, ja pie fibromialģijas arī vajadzīgs iztīrīt organismu no toksīniem, jā, un kad šīs pakas ir sastādījuši ārsti. Profesori, ārsti, jā, mums ir kompānijā ķīmiķi un profesori, un es viņiem uzticos, un es savus visus rezultātus esmu sasniegusi šajā kompānijā, tikai šajā kompānijā. Es esmu daudz ko cērusi, bet visi rezultāti pateicoties Koraļu kluba kompānijai. Tā kā, mīļie, ja es esmu kaut kur jums noderīga un kaut kas ir vajadzīgs, droši man rakstiet augšā informāciju, lai pievienotos man iepazītos. Reģistrācija par brīvu, mums visiem vienādi noteikumi, nekas nav speciāli jāpērk. Jūs varat iepazīties, manā JP kluba arī ir krievu valodā maziņš video, kur es izēju tādu ekskursiju pa internetu veikalu. Jā, tie, kas zina, tad vienkārši rakstiet, nekautrējieties, padalieties, kopā ir spēks un kopā risināsim, kopā provēsim un neko daudz nevajag. Nevajag mega nezinu, ko daudz. Vienkārši 2 starta produkti. Vienkārši tā grifonī mazliet drusku vairāk. Jā, runāsim, kas ir tie triggeri, jā, ko nedrīkst, ko mazāk vajag dzert un ēst un tādā garā. Pat kā piemērs, jā, arī fibromialģijas sāpes var izraisīt pat tomāts. Jā. Iekšā tas mīkstumiņš, kas tur ir, jā, tur ir dažas vielas, jā, kas pat tomāts var izraisīt šīs sāpes. Tā kā ir ļoti daudz šeit, ir plaša tēma, par ko runāt. Labi, mīlīši, lai jums burvīga diena.